Zin, Ilgas Iesiņš, kā jūs svinēsiet Jāņus? Tikai nefotografējiet. Jā. Kā svinēsim? Brauksim ciemos. Uz kurieni? Laukos, uz Kurzemi, pie Kuldīgas. Pie kā? Mums tur ir tādas vecas, kā teikt, ģimenes draugu tāda māja pie Ventas, un tur mums katru gadu mēs liekam kārtī mucu dedzinam, ripinam no kalna kaut ko, ja kaut kas kāds bluķis trāpās, nu tā mēs iedzeram alu, uzēdam šašliku. Tā kā, labi. Braukšu uz laukiem. Tērveti. Ko tur? Māja, zaļumbāla, viss kā nāks, draugi, alus, šašliks. Kas? Vasarnīca? Ko tur? Tur šašliki. Vēl kādas tradīcijas? Ko parasti darat? Sēžam, runā. Nekas īpaši nav. Lietus? Lietus. Būs lietus? Iekšā. Būs lietus, nebūs lietus? Būs lietus, domāju. Pats strādāja Līgos svētkos. Ko tad strādās? Darba organizators Elejā organizējuši ielīgošanu šovakar un rītā balli pret mums ir brīvdienas iestrādē. Un pašiem nekādīgi nesanāk atpūsties? Atpūtīsimies ar visiem pārējiem kopā. Kā Līgos. Mājās. Mājās? Ko darīsiet? Ko darīsiet? Atbrauks bērni no Grieķijas un tam mēs līgosim. Viņi Grieķijā Kosas salā tagad ir. Ko darīsiet? Ēdīsim un dzersim un dziedāsim. Dziedāsiet? Ko dziedāsiet? Līgāsies. Pie kaimiņiem iesiet? Kaimiņiem, jā, noteikti. Mums jau parasti tā ir, kad ugunskurs un tad kopā ar kaimiņiem mēs... Jā, labi. Veiksmīgi jums, jā. Nu ko, ja tik šodien pie... Valmierā. Un? Ar draugu braukšu. Ģimenes lokā. Pie alus, pie šašlika, pie siera, pie ugunskura. Mājās, dārzā ar draugiem. Un tradīcijas kādas? Mēs esam krievi, mums nav tāda tradīcijas. Man puikam dzimšana diena mājas sēdas. Man taču piedzima puika. Tā es mājās būšu. Nē, mašana nav ar ko braukt un uz laukiem. Šoreiz tā iznāca. A tā, principā, mēs pie jūra braucam. Jūra? Jā. Vai pie jūras? Pie jūras. Nu, pie ūdenī. Jā. Un tur uz to. Uguni dedzinām. Pagājušo gadu mēs tā bijām. Varat redzēt, kā pat to uguni tā deg. Mēs tur tukumā klapkapsēm. Un tad var redzēt no tā puse līdz šitai puse, kā uguni deg. Visa jūrmala, jā, ugunskuros? Nu tā viņi tā, zini, pie jūras tā. Pēc kāda attaluma. Tur speciāli cilvēki tā. Nē, interesanti. Atpūsties pie upes. Ģimenes lokā. Katru gadu tā? Nu tā, jāsana. Tradīcijas kādas? Nu visādas tāds. Iedzert alus, ievēst tā. Un gulēt, jā? Skaidrs, atpaldies. Mājās. Domāt jauniem. Mēs atcerēsimies jaunības. Klipu savu. Mājās. Pie televizora. Ko skatīsimies? Balsu. Ko tas mums vairāk nav par skatīt? Balsu un Sinavilu vēl var paskatīties. Nu, šitie svētki domāt vairāk jauniem. Večiem pie televizora tikai. Labi. Lai jums svarīgi priecīgi. Draugu lokā? Draugu radu. Draugu radu lokā. Ko darīsiet? Līgosim, Vilbērzēm. Vilbērzēm. Kaut kādas tradīcijas ir, kaut kā īpaši atzīmēsiet? Ugunskurs, dejus un dziesmas, bet tā īsti latviskās. Jāņu zāles. Vainadziņa, protams. Liekas netraucēs? Nekad nav traucējis. Tiešām. Paldies. Viens ir mazliet traucējis. Jelgavā ar draugu lokā, radu lokā, cepsim pīrāgus, cepsim šašlikus. Tā mēs arī atzīmēsim. Jāņu zāles, kas paliks pāri. Paliks pāri, būs mājas dekorēšanai. Visu sakārtosim, skaisti saliksim. Kurā pēc tam lielajā mēs tiekam? Jāņu. Pirtī nopērties. Jā. Vai kāds Jānis arī ir? Ir mums Jānis, jā, ir.
būs paplīgot. Kā bērni parasti palīdziem? Palīdz, jā, palīdz sienu pušķīšus. Katru gadu veidojat? Tirgojat? Jā, tirgojam katru gadu. Cik ilgi jau? Kādus 5 gadiņus jau būs. Un kā vērtējat šo iespēju? Bet labi, tā ir tāda, kā teikt, iespēja nopelnīt. Strādājot darbā un vēl nopelnīt kaut ko. Kur tad līgo svinēšanai tiek? Jā, principā, budžets iztērēts, ietirgoties? Bet tā, jā. Vairāk, jā. Priecīgs līgo. Nu, paldies, arī priecīgs.